Jaunajā mācību gadā 59 Latvijas pašvaldības saņems 110 jaunus autobusus, kas nodrošinās skolēnu nokļūšanu līdz skolai un atpakaļ. Šo Latvijas reģioniem tik nepieciešamo skolēnu transportu bija iespējams iegādāties pateicoties Latvijas un Šveices valdības sadarbības programmai, kuru no Latvijas puses koordinē Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Līguma būtība ir tāda, ka Šveice nolēma palīdzēt Latvijai attīstīties. Un līdz ar to viens no šiem attīstības virzieniem bija šis jautājums, ka jānodrošina to, lai skolēni nokļūtu līdz skolām. Pateicoties Šveices valdības atbalstam, Latvijas pašvaldības saņems ne tikai jaunus kvalitatīvus autobusus, bet tiks nodrošināta arī to apkope un tehniskais servis. Šis servis darbosies nevis tikai uz garantijas laiku, bet viņš būs pieejams arī ilgākā laika periodā. Pie tam pieejams tā, lai nav tikai jādodas uz Rīgu. Tas nozīmē, ka viena no mūsu prasībām piegādātājiem bija vismaz 2 servisi Latvijas teritorijā. Jaunie skolēnu autobusi ir ne tikai liels atspaids Latvijas pašvaldībām, bet arī silda mūsu ekonomiku. Protams, mēs devam priekšroku Latvijas uzņēmumam, domājot gan par garantiju, gan par viņu imidžu, atkal drošību. Tiešām šeit ir ļoti laba kvalitāte. Uz Latviju tiek piegādāti tikai paši autobusi, bet to aprīkojums, sākot ar krēsliem, iekšējo apdari un apgaismojumu, līdz pat automātiskajām durvīm un ratiņkrēslu pacēlāju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tiek montēts uz vietas Latvijā, Jelgavas rūpnīcā. Ieraugot šos autobusus, patiešām ir gandarījums. Jūs saprotat, ka ir beidzot kaut kas taustāms. Mēs vairs nerunājam virtuāli par kaut ko, bet mēs runājam par reāliem autobusiem, kas uzsāk savu ceļu pie skolēniem jau tuvākajā laikā. Jau septembra beigās šie autobusi dosies uz Latvijas reģioniem, bet rūpnīcā turpināsies nākamo autobusu montāža, lai drīzumā visiem Latvijas skolēniem ceļš uz skolu kļūtu daudz ērtāks un drošāks. Septembra beigās notika pirmo 2 no 110 skolēnu autobusu nodošana Latvijas pašvaldībām. Latvijas un Šveices valdību sadarbības programmas ietvaros, kuru koordinē Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Grobiņas un Talsu novadu domes pārstāvji, svinīgā gaisotnē no Latvijas amatpersonām un Šveices valdības pārstāvjiem saņēma tik ļoti nepieciešamo skolēnu autobusu atslēgas. I feel very privileged to act as Santa Claus in September. You are the first municipality to receive a new school bus. Pēc oficiālo pieņemšanas nodošanas dokumentu parakstīšanas autobusi nonāk pašvaldību pārziņā un jau pēc īsa brīža sāk pildīt savus tiešos pienākumus. Pirmo reizi aizvedot līdz skolai attālā pagasta bērnus. Jūs redzējāt, kā bērni par to lietu priecājās, un vēl jau vairāk, ka tas autobus ies uz pašu tālāko pagastu, uz Bārtas pagastu, kas ir mums visā valstī zināms ar kolosālām dziesmotām tradīcijām. Es domāju, ka tur tas autobus tiks apgavilēts. Un es domāju, ka uz nākošiem dziesmu svētkiem uz Rīgu mēs noteikti brauksim Bārtas bērnu ar šo te busu. Mums būs jauna iespēja aizbraukt uz skolu. Kā norāda Valsts reģionālās attīstības aģentūras amatpersonas, pirmo autobusu nodošana pašvaldībām jau septembrī ir sarežģīta un intensīva darba rezultāts, kuru jau līdz gada beigām varēs novērtēt 59 Latvijas pašvaldībās. My special thanks go to the Ministry of Finance and the Ministry of Regional Development and Local Governments, as well as the local municipalities in Latvia for the excellent cooperation during the last year. Šveices valdība, finansējot vērienīgo skolēnu autobusu programmu, ir pārliecināta, ka tas ir labs ieguldījums Latvijas bērnu izglītībā, jo drošs un ērts ceļš uz skolu ir tās pamatā. Latvijas-Šveices sadarbības programmas, kas paredzēta skolēnu pārvadāšanas nodrošināšanai Latvijas reģionos ietvaros, arī Kalsnavas pašvaldība ir saņēmusi jaunu skolēnu autobusu. Autobus ir ļoti gaidīts gan novadā, gan šeit tieši Kalsnavā. Faktiski Kalsnavā jauns skolēnu autobus nav bijis nekad. Ir lietoti vecāki, jaunāki, bet jauns nav bijis. Un bērni jau labu laiku man prasa, kad tad beidzot būs. Šis mirklis ir pienācis, visi ir ļoti gandarīti un priecīgi. Kā stāsta kalsnavieši, autobus būs ļoti noslogots, jo skolēni dzīvo plašā teritorijā un bieži jāveic pat vairāki reisi, lai rīta agrumā visi bērni nokļūtu līdz skolai. Tik, cik viņš var paņemt, tik viņš paņems, un to loģistiku pakārtojot vietu skaitam. Viņš visus bērnus atrast nevarēs, bet vienu daļu varēs, un viņam jābūt pilnam. Kalsnava ir pirmā vieta Madonas novadā, kas saņems jauno skolēnu autobusu Šveices valdības programmas ietvaros.
tieši šīs Šveices programmas ietvaros ir 3 autobusi uz Madonas novadu, viens šāds 19-ietīgais un 2 40-ietīgie lielie autobusi. Bet zināms gandarījums ir, kad mēs redzam faktisko rezultātu. Jo līdz šim bija tikai cerības un gaidas, bet rezultāts ir redzams un tas ir, protams, patīkami. Līdz šim jau 18 pašvaldības ir saņēmušas autobusu skolēnu pārvadāšanai, bet kopumā Latvijas-Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ietvaros 59 novadu pašvaldības saņem 110 autobusus. Tas tomēr ir gandarījums par to, kad ir noslēdzies viens darba posms, un tad brīdī, kad mēs redzam, kaut arī šodien redzam to, ka skolēnu acīs ir prieks, ka viņam ir autobuss, mēs zinām to, ka viņi nokļūs droši līdz skolai, saulēcīgi līdz skolai, un tumšie rudens vakar tiem netraucēs. Tas jau patiesībā rada to prieku. Tas pārējais ir detaļas, bet tas gandarījums par paveikto tomēr ir. Ar katru pašvaldībām nodoto jauno skolēnu autobusu uzlabojas bērnu drošību uz ceļiem un iespēja ērti un laikā nokļūt skolā no visā tālākajiem Latvijas nostūriem. Latvijas un Šveices valdības sadarbības programmas ietvaros, kuru koordinē Valsts reģionālās attīstības aģentūra, valsts svētku priekšvakarā 15 Kurzemes un Zemgales reģionu pašvaldības saņēma 21 skolēnu autobusu. Autobusu mēs gaidījām, mēs ļoti esam pateicīgi par to, ka viņi mums ir. Mums autoparkā šobrīd brauc 14 autobusi, no kuriem vecākais ir 80. gada ražojums. Ja, tā kā tie ir 30 gadnieki, tie ir vairāk miljoni. Nobraukt autobusu un līdz ar to nomainīt parku pret jaunu, pret ekonomiskāku, ekoloģisku, tīrāku. Gandarījums. Mēs domājam, ka visvairāk jau bērni priecāsies. Gandarījums par paveikto ir arī Valsts reģionālās attīstības aģentūras kolektīvam. Un lielais darbs, kas paveikts šajā projektā, ir iegājis finiša taisnē. Šos autobusus, ko mēs šeit redzam, ir puse no šiem lieliem autobusiem, kas ir paredzēti šogad Latvijas skolām. Un līdz ar to vēl tikpat daudz autobusu šobrīd tiek gatavot, lai viņus varētu nodot pārējām pašvaldībām, kam šie autobusi pienākās. Autobusos ir 40 sēdvietas. Atbilstoši novadu pašvaldības izvēlei, autobusi ir aprīkoti ar ratiņkrēslu pacēlājiem, drošības sistēmām un īpašām LED mirgojošām signāla gaismām. Pirmkārt, jau mums tika organizēti vairāk semināri, kad mēs tikāmies tieši pašvaldību vadītājiem, ar kuriem apspriedām šo specifikāciju vai šīs prasības, kādiem šiem autobusiem jāatbilst. Un tad mēs tam mums vēl tika organizēts vairākas sanāksmes ar piegādātājiem, lai arī konstatētu, vai tās prasības, kas ir uzstādītas, vai viņas patiešām ir īstenojams dzīvē. Līdz šim jau 18 pašvaldības ir saņēmušas autobusu skolēnu pārvadāšanai, bet kopumā Latvijas-Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ietvaros 59 novadu pašvaldības saņem 110 autobusus. Ar katru pašvaldībām nodoto jauno skolēnu autobusu uzlabojas bērnu drošību uz ceļiem un iespēja ērti un laikā nokļūt skolā no visatālākajiem Latvijas nostūriem.